kuram reāli vācietim ir vajadzīgs elektroauto ar 200,000 nobraukumu, ne? Psiholoģiski tas nav reāli, kad elektroauto tā nokrītās. Lielākais mīnus biznesā, ka tev ir kontā nauda. Sveiciens no Vācu laukiem. Gribu ar jums šoreiz parunāt par elektroautiņiem. Gribu pastāstīt savu pieredzi, savas domas un tikai savu viedokli par to. Tu viņu var ņemt vērā, var arī neņemt. Skaties pats, tas tev būs noderīgi vai nē, izlem pats. Respektīvi, esam Auto 2000, kā jau zināt. Filiāli mums ir gan Vācijā, gan Latvijā. Tagad vairāk pastāstīšu par Vācijas filiāli. Šeit uzsākot mēs paņēmām arī pāris elektroauto testam. Pirms tam Latvijā ļoti maz bijām saskarušies ar elektroauto, nezinu, varbūt bijām pārdoši līdz 50 maksimums. Tad tagad bišķi aktīvāk to darījām, sākām pirkt. Teiksim tā, gāja interesanti. Tās pirmās pieredzes nevarējām saprast, ko cilvēki grib, ko viņi prasa, kas ir vispieprasītākais modelis, kādus vajag nobraukumus, kādas vajag baterijas, uz ko viņi skatās, vai ir 2 kabeļi vai 1 kabelis. Ritīgi daudz bija jautājumu, kas bija jāsaprot, jāizpīpē lēni gari. Un kā tu to visu var izpīpēt? Tikai ar savu pieredzi un ar savām kļūdām. Tā ir dārga skola, bet arī ir kaut kāda nedaudza mērā, varbūt finansiāli. Bet šis video tev palīdzēs izvairīties no viss tā. Bet kā jau minēju, tā ir mana pieredze, mans viedoklis. Tālāk to informāciju tu ņem izmanto tiešām, kā tu gribi, cik tev viņa ir vajadzīga vai tajā pašā laikā nav vajadzīga. Tātad jau tuvojās gads, kopš esam Vācijā atvēruši filiālu un viņi aktīvi darbojās. Teikšu tā, ir interesanta pieredze bijusi, ļoti interesanta. Protams, arī daudz faktoru ietekmē to, kas notiek pasaulē, gan politiskā, gan vispārējais. Tāpēc mainās pagaidām tas autotirgus šādi. Ik mēnesi var būt visādi pavērsieni, ko tu kā autotirgotājs nevar paredzēt. Ja kādreiz tas bija vienkāršāk, tu daudz maz zināji, tu vari zaudēt tik un tik uz autiņu gadā plus mīnus. Un ar to tev jārēķinās kā klientam. Bet tagad, man liekas, grūti kaut ko ir prognozēt vairāk par gadu. Tas ir maksimums. Uzsākām gaitas gadu atpakaļ. Sākām arī ar visādiem modeļiem iepirkt. Mazlitrāžu motors, 1.2 benzīni, bija kāds no elektroautiņiem. Pirmie, protams, nāca Audi e-tron, ar kuriem jau bijām sastapušies arī Latvijā. Kaut kādu pieredzi bijām ieguvuši, saņēmuši un sapratuši. Tikmēr atbraucu ar Volvo, kamēr jums stāstu un sapratu, ka bāk šitajā pusē. Nekas līdz atgriezīsimies. Un tad kaut kā izpīpējām, kur mašīnas kaut kur iet, kur neiet, kuras ilgāk stāv. Protams, arī daudz esmu vēl neizpratnē, kāpēc stāv. Ir labas cenas un labi dzinēji. Bet ne par to, vairāk par tiem elektro. Jā, sākām ar to e-tronu. Redzam, pērk cilvēki, ja? Kaut kad pērk, kaut kad iestāvās. Tagad domājam, pamēģināsim arī kādu Volkswagenu, varbūt kādu vēl Volvo, varbūt arī pirks. Arī iegādājoties tādu tipu auto, arī redzam, ka cilvēkiem ir interesi. Protams, viss ir arī svarīgi ir cenā, kā arī nobraukumā un auto, kāds ir reālais stāvoklis. Ja. Uzlādēt Volvīt, lai lādējās. Laikam ritot, mēs jūtam, ka nevar nopirkt neko citu, un dīleri šeit neko citu nepiedāvā labās cenās, kā tikai elektroauto. Un tu redzi, cik krasi, būtiski un ātri krītās cenas. Es teiktu pa dienām.
bija sākums tāds, ka es saprotu, A6 nevar nopirkt, Volvo parasto nevar nopirkt. Nevar nopirkt tādas mašīnas, ja? Kādas, teiksim, esam ieraduši tirgot. Viņi piedāvā tikai elektroautiņus. Un saprotam, ka nav variantu, ka kaut kas jādara, vai ne, jākustās. Kaut kas ir jāpērk, un, labi, mēģināsim spiest uz tiem elektroauto, ja jau nav citu variantu. Atļaušos nolikt šādi. Un spiežam uz tiem elektroauto, jo kas ir, tas ir. Pērkam viņus, pērkam. Vien brīdi es saprotu, kad kolēģim saka, baigi daudz mums tie elektroauto, ja? Mums ir pārsniedz kaut kādi visu placi, kaut kādi 60-70%, pārsniedz jau 50% no auto placi tikai elektro. Kādreiz man teiktu, gadu atpakaļ, Kristap, tev būs jāpērk 60-70% vairāk elektroauto nekā parastās mašīnas, teiktu traksnēs, tā nekad neriskētu, vai ne? Un nebija varianti, mēs viņus pirkām. Protams, sopējām vislētākās cenas. Tie nobraukumi mums arī nebija diezko mazi. Kaut kad pamēģinājām arī mazāko 60,000 nobraukumu. Sākām ar ID3, respektīvi paņēmām kaut kāds 5, tur nobraukums 60,000, 100,000, 150, 200, 220. Un tu beigās saproti, ka paņem tos 5 variants, kad visvairāk un ātrāk aiziet un vislabāk. Tie nobraukumi ar 200-niekiem. Sākumā viņus ņēma aktīvi uz Ukrainu, jo nebija ievadmuitas nodoklis tiem elektroautiņiem. Man liekas, Baltkrieviem arī, bet kaut kas viņiem tur atšķirās. Baltkrievi ņēma tos mazos dzinējus. Viss sākās ar Ukraiņiem, jā. Pa starp arī kāds vācietis paņēma, bet mēs vēl nospriedām, tā sakritība, teiksim, kad tas vācietis paņēma. Jo, ja tā domājam, kuram reāli vācietim ir vajadzīgs elektroauto ar 200,000 nobraukumu, ne? Ja man stāstīt šo arī gadu atpakaļ, Kristap, elektroautiņus ņem vācietis un ar 200,000 nobraukumu, es teiktu, tu neesi autotirgonis un tev vēl daudz ir jāmācās, vai ne? Ļoti daudz. Paņem viens vācietis, paņem otrs, paņem trešais. Labi, mēs sākam saprast to, ka mums tie mazie nobraukumi, kas bija pirms tam, ko mēs esam sapirkuši, respektīvi no tiem 5 ID3. Tie mazie nobraukumi stāv, mēs metam lejā cenu vienreiz, otrais, un cilvēki netik labprāt ņem tos mazos nobraukumus kā lielos, ja? Tā es izdarīju, samainīju mašīnas. Mēs turpinām ņemt lieliem nobraukumiem. Mēs saprotam, ka laikam cilvēkiem cena ir svarīgāka nekā tas nobraukums, kas ir tiešām dīvaini. Kaut gan mums katram bija soha baterijas tests vēl līdzi. Tās baterijas arī nebija pat zem 90 baigi nevienam. Ņemam tad tos lielos nobraukums, lai ir tās cenas, lai mēs arī mobīli esam vislētākie, jo tas ir vienmēr mūsu mērķis šeit bijis, jo savādāk tu nevar konkurēt ar citiem. Tad tev jābūt lielam autohausam, tiešām visām mašīnām sapucētām, tīrām, skaistām. Bet mēs to nevaram piedāvāt, mēs esam jaunie nācēji šeit, mums ir tas plats tāds, kāds viņš ir. Taisīsim ar remontiņu nelielu, varēsiet redzēt, gan jau, ja sekosiet līdzi. Turpinot par to stāstīto, ņemam vairāk elektroauto lielākiem nobraukumiem. Ņem visādi serbi, rumāņi, portugāļi, kāds latvietis paņem. Laikam ejot, mēs sākam spiest tikai uz, kā jau minēju, mums ir elektroautiņi, mums neko citu nepiedāvā, ne dīlers, ne kaut ko izsolēs var iztaksēt. Mums ir pilns ar elektroautiņiem. Tagad brīdis pienāca, ka mums ir 10 ID3 un ID4 arī tikpat daudz. Respektīvi, mums elektroauto jau gandrīz sasniedz kādu 75% no visā mūsu pieejama auto klāsta elektroauto. Un pienāk tas laiks tāds, ka es kolēģim saku, es pa elektroautiņiem vairs, mums ir pa daudz, mums ir pilns ar elektroauto, es pa viņam nemetīšu. Ja es metīšu ļoti, ļoti zemu cenu. Un ja man kāds piedāvās dīlers, viņu diņģēšu līdz pašai lejai. Jo mums viņi pa daudz, tas nav normāli, ka mums ir
ID3 5 vienādi balti, 5 vienādi pelēki, 5 vienādi tur melli, ja? Man likās, un kosmos, ko mēs tagad darīsim, un ID4 tāpat. Es nemetu 2 nedēļas, nedēļu, ne dīleriem saka, nesūtot man elektroauto nevienu. Man kolēģis turpina mest, izsolē, turpina komunicēt ar dīleriem, kaut kādiem piedāvājumiem. Un viņš jūt, kad vēl zemāk var dabūt to elektroauto. Viņš saka, es jūtu, kad atkal ir nokritusies. Respektīvi, ja mēs 3 mēnešus atpakaļ, piemēram, pirkām elektroauto pa 10, nu jau mēs viņu varam dabūt pa 9. Ar tādu pašu nobraukumu, ar tādu pašu komplektāciju. 3 mēnešu laikā štuku zaudē. Paiet laiciņš, tu jūti vēl kādu 500 jau lētāk tu dabū. Nu, mēs runājam, cik zemu ies elektroauto, nu, psiholoģiski tas nav reāli, kad elektroauto tā nokrītās. Psiholoģiski tev nav saprotams, bet reku reāli tas notiek, vai ne? Un, jā, nu, kaut kā nostabilizējās, teiksim, nedēļu vairs nevar dabūt kaut kāds klusums, un tad sākās lielais bums, Trumpa bums. Trumps izštuko sāk tākstīties pa pasauli, un seko Trumpa iebrukums. Un kas notiek pasaulē un elektroauto pasaulē? Degvielas uzkāp šitā. Cilvēkiem šoks, panika, loģistika, reāli traki apstājās. Nu, jūs paši daudz maz zināt, kas uzreiz notikās, cik pašiem grūti un kā tas viss ietekmēja, vai ne? Viņa gājiens, teiksim, visus parastos cilvēkus. Tā kā, jā, cenas ļoti pacēlās. Pat bija rekords laikam, es redzēju kaut kā 2,60 litrā degviela maksā. Tāds bums bija, es pieminēšu, ka mums bija 10 ID3 iepriekš, ja, kā jau minēju, ka mums nedēļas laikā viņus viss izpērka. Mums nedēļas laikā izpērka ID3, tad rezervēja pa starp ID4, respektīvi mums jau pēc 3 nedēļām nav neviens no Volkswagen auto, elektroauto. Praktiski nav palicis neviens e-trons, neviens Eņaks, viens Volvo, bet rakstot jau šo video, es aizdzinu viņu lādēt, tāpēc jau, kad ir rezervēts. Respektīvi ir tāds bums, kad visi grib elektroauto. Nu tā, ka visi. Latvija prasa elektroauto. Bet, kas, protams, serbi, rumāņi arī, bet kas ir vislielākais pircējs šī brīdī uz elektroauto? Atgriežoties pie tā, ka mums elektroauto ir ļoti lieliem nobraukumiem, sākot no 150 un beidzot līdz 220 pat. Lielākais pircējs tajā brīdī bija pats vācietis. Atgādināšu to, ka mēs netirgojam privātpersonām, bet gan firmām Vācijā. Un pats lielākais pircējs bija vācietis. Liekas nereāli, kā var vācietis nopirkt elektroauto ar tik daudz nobraukumu, bet labu sohu. Nu, vidēji, jā, tas sohs bija 90%, kaut kam uz augšu, kaut kam uz leju. Viņi pirka, un beigās, jā, izrādās, ka mēs pat tagad uztaisījām tādu analīzi nedaudz. 70% bija pircēji vācieši uzņēmumi. Nereāli tas man liktos arī, ja man kāds stāstītu gadu atkal atgriežos pie tā paša gadu atpakaļ, ka kāds vācietis ņem elektroauto 200 un sit plaukstas un stāst, ka vai cik es labi ID3 nopirku pa 11,5 tūkstošiem bruto, ja? Tas ir viss PVN. Ka tas ir ļoti liels pluss un es pat varu atļauties bateriju nomainīt. Tā kā, nu, mani tas šokēja, ja kāds man to stāstītu kādreiz to pašu gadu atpakaļ, man liktos, tu tiešām neko nesaproti no auto tirgu, jo es zinu, ka vācieši strikt skatās uz tiem nobraukumiem un ļoti skeptiski pret to, bet reāli ir daļa, nu, protams, šeit iedzīvotāji daudz, bet ir daļa, kas tiešām pirka auto, kas zvanīja, kas nepaspēja, kas mēģināja vēl ielikt pēdējā vagonā, un, jā, kas reāli paspēja nopirkt ID3 pa 11,5.
no 170 vai no 150 pat teikt. Nu jā, vidē kaut kāds 180 nobraukums bija 1000. Iekāpt ID3 un ID4. Tie bija pārsvarā vācieši, kas man tiešām šokēja. Tajā pat brīdī, protams, daļa latviešu, kuras liku WhatsApp kanālā, starp citu, ja nees piesako, mums rekur būs WhatsApp kanāls, tur tu var pačakot mūsu auto, kas nāk drīzumā. Un tur arī tos ID3 un ID4 liekot, mums bija ļoti krasas cenu atšķirības. Tur citreiz tu pat var vinēt no 1000 līdz pat 2000 eiro uz auto, kad viņš nav atnācis šeit. Jo ir situācijas tādas, ka mums vajag ātrāk naudu atgūt atpakaļ kontā, tad mēs tur ieliekam šī tik maziņu vārciņu, lai tikai ir aprit. WhatsApp kanāls tas ir viens. Atgriežoties pie elektroautiņiem, vācieši traki izpirka. Tagad šajā visā ciklā degvielas cenas ir augšā. Es redzu, pieprasījums ir milzīgs, milzīgos ātrumos, tempos ir iztukšots placis ar elektroautiņiem. Protams, benzīns kaut ko varbūt papērk, bet netik ir arī auto, kas stāv. Teiksim, šis Peugeot, mums jau arī kādu laiciņu 1-2 benzīns stāv. Kādreiz Baltkrievs būtu izcērs, viņi arī Baltkrievē arī pazuduši, nezinu kāpēc. Iespējams, tāpēc, ka manuāls. Laik baigi mētojos pa tēmām, ja, bet atgriežoties pie tā, kad ir ļoti, ļoti liels pieprasījums, tu redz, ka plats tukšojās, bet ir viens liels bet. Ir grūti nopirkt kaut ko vietā. Ir tā, ka tu meklēji visur. Visās izsolēs, kur tu nemaz negribi pirkt, tu pērc. Kļūdījos, nepērku. Es skatos. Tu skaties vienā izsolē, otrā izsolē. Tu zvani dīleriem, kas notiek Nīderlanda, cel augšā. Džeki, mums vajag ID3, ID4, tagad ir bums. Cilvēki redz cenas degvielas ir augšā, viņi ir gatavi pirkt elektroauto. Eņaki, e-troni, jebkas, dodiet mums elektroauto, vai ne? Un ir tā, ka tu nevar viņus dabūt. Tukšums bija 2 līdz 3 nedēļas, mēs nopirkām vienu auto. Es atgādināšu, pirms tam mēs pirkām elektroauto vai kādu auto 1 līdz 2 dienā. Viens bija super minimums. WhatsApp kanāls griezās šitā. Visu laiku tika kaut kas nopirks, plānots uz priekšu, viss bija ritenī. Tagad nauda ir ienākusi kontā, nauda ir galīgi iesalusi, iestagnējusi. Mums nav viņa, kur tērēt. Tas ir lielākais mīnus biznesā, ka tev ir kontā nauda. Tas ir lielākais mīnus, tā ir lielākā kļūda, ko var jebkurš pieļaut, ja tev kontā ir nauda. Ja tu neliec to naudu apritē, tā lielākā kļūda. Mēs esam tagad patreiz tajā kļūdā, un es no viņas netieku ārā. Parasti mēs strādājam tā, ka esam visu laiku parādā kādam autodīlerim, kādai izsolē. Tas ir tikai normāli, tev tā ir jāstrādā, ja tu gribi, es negribu teikt kaut ko sasniegt, ja tu gribi riskēt, jo biznesā ir jāriskē, ja tu gribi sajust to garšu tirgošanas, jo, ka tev tur deg, ja, tev ir jādod naudu un tev nav kas pērk, tad tev jāštuko, kā tev pārdot. Tev vairāk tu izēji uz tādu risku, jo tu vairāk iedvesmojies uz kaut kādām jaunām idejām, fiškām, lai tikai pārdotu un apgrozītu savu autiņu kaut kā atkal, teiksim, ātrāk pārdot. Tev visu laiku kāds pakaus elpo, tas ir tas lielākais plus biznesā. Tas man personīgi patīk, es no tā ķeru kaifu, man tas liekas ļoti labi, ka tev tā ir, un jā, tas man palīdz strādāt noteikti vieglāk. Ļauj neatslāpt. Jā, un atgriežoties pie tā, atkal aizlecu, jā, nevaram nopirkt autiņus, nu nekādīgi. Pa tām 2 vai 3 nedēļām es nopircu ID7 24. gada 34,000 nobraukumu, tā ka pa kosmosu. Es pat īsti negribēju, lai viņi mums atdod, bet viņi atdeva. Nu tā, ka ID7, jā, principā jauna mašīna un pa dārgu cenu. Ok, mēs viņu dabonām, bet ne ID3, ne ID4 vairs pa tādām cenām, kā mēs pirkām, nevar dabūt. Mēs skatāmies un mēģinam pirkt un redzam, ko dīlers piedāvā. Tā cena jau ir uzlikusi. Ja pirms tam tu domāji, cik ātri krīt tā cena, tad tagad domā, cik viņa ātri iet augšā. Un kur būs tas pīķis, kur viņi apstāsies.
Jo tagad atkal ņemsim kā piemēru 10 000, lai vieglāk. Jau maksā elektroauto 12 000, nevis 10. Nu jau maksā 12. Respektīvi 20% pieaugums strauji. Tik strauji, ka tu nevar adaptēties. Tu tikko reāli meti mašīnu 20% lētāk, un tagad tev 20% jāpiemaksā. Tev liekas, kas pa absurdu notiek, vai ne? Kāpēc tā? Kāpēc man ir jāmaksā vairāk, ja es tikko dabūju tak lētāk? Un es teikšu atklāti, es arī ar tiem 20% piemetot vairāk, tik un tā nevaru dabūt auto. Kas nozīmē, ka pieprasījums ir ļoti, ļoti liels pēc elektroauto patreiz, gan Eiropā, gan ārpus pat tās. Jo parunājot ar Poliju, parunājot ar Nīderlandi, viņi saka, ka interesanti, viņi saka, ka it kā pieprasījums pēc autiņiem nav tik traks, un piedāvājums arī it kā tajā pašā laikā nav. Bet mūsu pusē liekas tas interesanti, jo labi, tagad benzīns varbūt un dīzeļs tā mazāk pērk, bet elektro pieprasījums ir. Bet pēc tam papīpējot, kas džekiem tajā galā ir, viņiem elektroauto ļoti maz ir. Tāpēc viņi vispār teica, pagaidām tirgus griežās 30-40%. Tā kā vajadzētu aprīlī griezties, viņi ņem atkal pagājušo un aizpagājušo gadu. Kaut kā tā notiek Nīderlanda, Polija, cik es sazinājos ar džekiem, cik viņi man teica. Jā, tālāk nevaram nopirkt elektroauto nevienu, kaut ko mēģinām knapstīties un kaut ko, protams, dabonam, bet, protams, dabonam dārgāk. Un tas nav necik cool, bet tie, kas paspēja nopirkt savus elektroauto pirms tā pīķi, es teiktu malači. Es domāju, jūs nopirkāt lētākajā punktā, kas pagaidām pašreiz elektroauto ir bijis. Es nezinu, vai elektroauto cenas vēl kritīs lejā, bet tagad skaidrs zināms, ka viņas kāpj. Gan sūdīgi pircējiem, gan pārdevējiem no visām pusēm, teikšu tā. Nu jā, tas plus mīnus ir īsts ieskats pa pirkšanu, pārdošanu un patreizējo situāciju elektroautiņos. Varbūt šī informācija pat būs noderīga tev kā privātpersonai. Un ja man arī kāds plats skatās, tad es domāju, arī jums, Džek, būs noderīga šī informācija. Kā jau minēju, tā man pieredze, varbūt es ne tajās vietās skatos, varbūt es ne tiem dīleriem sazinos. Mana pieredze, mana prakse, ņem informāciju, negribi, neņem, teiksim tā. Gribēju vēl pastāstīt par Volkswagen ID7, kas mums ir ienācis. Nu jau esam nobraukuši kaut kādas, 20-30 km pirmie iespēju un kaut ko varam arī pastāstīt par šo elektroauto. Šis elektroauto var diezgan lielu range nobraukt, tas ir baigais plus, 500 minimums. Tā izskatās, vismaz pārbaudīsim arī šodien cik tādam ir, jo auto ir 2024. gada un nobraukums ir 37 000 tikai kilometri. Cena tādam ir 34,900 neto, laikam ar PVN sanāca 39,900. Ko pa autiņu var pateikt? Auto ir ļoti, ļoti interesants. Es teiktu, nākotnes Passats uzpūsts ar Škodas Super vai Škodas Kodiaq ietilpību. Es domāju, pēc 5 gadiem ļoti būs pieprasīts autiņš, jo izskatziņā simpātisks, aizmugurē IQ LED, priekšā IQ LED, iekšā ambient light apgaismojums, salons arī izskatās salons arī izskatās diezgan interesants un ietilpīgs, kā jau minēju. Tā kā tiešām forši uzpūsts Passats tāds liels. Es domāju, laikam ejot un cilvēki pārējot uz elektroauto, es saku, ka pēc 5 gadiem šitas būs top prets. Jo negaidīti labi arī braucās. Kā jau minēju visiem, kā elektroauto, viegls apgriešanās rādījus un, teiksim, bombīgs auto. Tā kā jā, es domāju, ka būs tā noteikti, ka daudz cilvēku izvēlēsies šo auto ikdienā, jo tiešām ir ietilpīgs ērts, kā jau minēju, arī labu komplektāciju, gan jau arī var nopirkt sliktāku komplektāciju, bet apkurāt šitam ir forša komplektācija. Un jā, skatīsimies, kas mums būs ar tiem elektroauto uz priekšu, bet es saku 80%, ka šitas būs tāds top elektroauto. Tiešām pārsteidza mums šis auto no visiem
rakursiem, ja tā var teikt, ietaupības, jaudas ziņā, range ziņā, izskatās tas salona apgaismojums tā kā jau semerī, tāds priekš Volkswagen foršs leciens. Ekrāns liels, patīkams, tā kā es tikai redzu plusus. Tā kā neliels ieskats arī pa ID7, ko jūs sakat, šitāds auto priekš jums būtu piemērots pēc 5 gadiem, varbūt raksta komentārā. Tālāk atgriezīsimies pie elektroauto baterijām un bateriju sohiem. Man ir baigi sakrājies arī par tiem. Kas ir īstenībā plus, ko esmu ievērojis strādājot jau ar elektroauto, ir mazāk čakars nekā benzīna vai dīzeļdzinējiem. Jo vienmēr ir kaut kas motoriņam, ne pašam motoram, bet vairāk jāieguldās servisā nekā elektroautiņiem patreiz. Elektroauto ir tādas lietas, kas visbiežāks deg gandrīz katram trešajam otrajam. Kļūda, vai tā ir Škoda, vai tas Volkswagens vai Audi, kļūda pa SOS neatbildēts zvans ir. Rādās tev tāds SOS displejā neatbildēts zvans. Visbiežāk arī tas mazais akumulatoriņš, kas atbild par to SOS pogu, tas visbiežāk ir jāmaina. Un tad jūs arī atbrīvosieties bez tās SOS kļūdas. ID3 viņas aizmugurē beņķiem nāk. Es jums parādīšu, kurā vietā. Kā piemēram, mums gan nav ID3. Aizmugurējiem beņķiem nāk šeit. Eņakam mēs arī esam mainījuši, bet man kolēģis pat nezinu, kur eņakam nāk, bet eņakiem arī ir tāda. Un otra biežākā kļūda visbiežākā ir, varbūt pat šim eņakam viņa būs, ir visbiežākā, ka panelī deg elektroproblēma un rādās zelta oranžā baterijas, tā kā akumulatoriņš. Un arī elektrofolt rādās. Tas ir visbiežāk sastopams e-troniem, Škodām, tām pašiem Volkswageniem, visam šitai vienlīdzīgai grupai. Ko es tur iesaku darīt? Arī var neraustīties, it kā pieslēdzot pie kompi, viņš rāda, ka baterijas sadalās vairākās ribās un ka viena riba ir sačakarēta. Tā noteikti nav. Samaināt 12 voltu aķīti, protams, ieliekat pēc iespējas pietuvināt oriģinālajiem, un kļūda pazudīs, un viss darbosies un viss strādās. Tie pagaidām visi tādi biežākie, kas mums ir bijis no elektroauto, teiksim, tādām kļūdām patstāvīgajām, kā elektroauto atnāk pie mums. Tālāk gribu parunāt par to, kad baterijas testi. Kā jau minēju, taisam katram baterijas testu, esam jau iegādājušies, lai ir ātrāk, lētāk. Labi, ja jau pie tā jautājuma pieķērās, sāksim ar to, kad mēs kādreiz elektroautiņus braucām pārbaudīt. Uz CSDD saucamo dekru mēs vedām elektroauto un tad štukojām. Viņš varēs viņu pārbaudīt vai nē, it kā viņam tabulā rādījās internetā, ka viņš var uz vietas, viņš saka, ka nē. Tad kādu varēja, kādu nē, tas maksāja 150 eiro plus laiks uz Dortmundi. Kopā kā minimums stunda šurp atpakaļ, plus nosēd vēl tur rindā un tā tālāk. Atkal termīnu taisa pierakst laiku, lai tur tiktu. Tu jūti, ka tas ir čakars, ka tas ir dārgi. Dārgi ir, kāpēc saku, nekur īsti lētāk to baterijas testu pa 150 neuztaisīs. Dārgi, kāpēc saku, laiks šeit ir ļoti dārgs, dienas ir ļoti īsas. Un ja tu gribi šeit kaut ko paspēt, tev katra stunda ir jāizmanto maksimāli pārdomāt. Tu nevari urbināt degunu, tagad pēc pusdienām pagulēšu, pakasīšu vēdru. Tāda te, diemžēl, nav. Te ir tā bijis, ka mēs 14 dienas pēc kārtas neēdam nemaz pusdienas, jo nav laika. Mēs pārbaudījām baterijas dekrā, kas ir CSDD, Vācijas. Saprotam, ka tur nav haršana. Mēs atrodam vienu piparu, kas ir nedaudz tālāk no mūsu laukiem, kas var braukt uz vietas un pārbaudīt tās baterijas, kas maksāja 100 eiro. Ja tur ņem vairākus, teiksim, baterijas testus reiz. Mums sanāca tajā vienā dienā, ja nemaldos, kādi 7 vai 8 baterijas testi, ka mums ir jātaisa tagad. Viņš atbrauc arī tur no tām 8, 3 nevar uztaisīt, 5 uztais, un es redzu, ka tie baterijas testi ir ritīgi sūdīgi. Jo viņš zina, kā viņš iekāp un izkāp. Liekas, bezmaz, kā tur pārbaudīt. Mums tur dekrā ņēma, kā piekšā
brauc ar autiņu, un pēc tam tev tikai testu atsūtīja pēc dienas. Likās, tas jau daudz maz reālāk. Šitas tā kā iekāp, pieslēdz tā kā diagnostikas kompāja, var, un reku tev procentu. Un es redzu, ka tie procenti nav reāli. Pēc pieredzes redzu, cik var piepildīties bāka, un cik tu var nobraukt, un cik ir procenti. Pie bākām atgriezīsimies. Tas ir ļoti arī svarīgs punkts. Un, saprotam, ka tas džeks arī nav labi ar viņu. Meklējam vēl risinājumu. Sākām urķēties pašā Nīderlandē. Pie dīleriem mēs prasam, jo citreiz nāk arī no paša Volkswagen vai Škodas vai Audi dīleri arī jau baterijas tests. Sākām urķēties, kur viņi dabona tos baterijas tests. Par laimi mums tur ir diezgan labi sakari, un mēs noskaidrojam, kur viņi dabona baterijas tests. Respektīvi, viņi nopērk iekārtu, tādu lielu čemodānu jau visādiem pribambasiem, jo katram autiņam savs stekers. Nopērk iekārtu un pasūti kā abonementu. Respektīvi, viss arī notiek caur telefonu. Tu pasūti tā kā abonementu uz priekšu un tu nopērci savas tās reizes, cik tu vari pārbaudīt. Kā tas notiek? Mēs nopirkām arī visu to pašu. Nopērkam iekārtu, pasūtam. Nopērkam tos abonementus, piereģistrējamies. Tev, protams, jāsertificē sevi kā dīlers. Tur nevar katrs laikam puika aiziet un nopirkt to iekārtu. Nopirkt to laikam var, bet tev viņa nedos visu to, teiksim, ko ir jādod tai iekārtē. Ja? Pareizi noteikti datus un informācija nē. Jo, kā tas notiek, tu nopērc iekārtu, arī iespraud mašīnā, arī izmet līkumu. Un paņem viņš tā kā iesūc to failu tev telefonā, ja tā vienkāršāk sakot. Un pēc tam aizsūt uz Nīderlandi. Mēs arī gaidām dienu, pārsvarā tā ir diena, un tev atsūta atpakaļ rezultāts. Saņemot tos rezultātus, tad viņš paņem visu to informāciju, ko viņš varēja nolasīt tajā brauciena laikā. Protams, jābūt baterijai pēc iespējas pilnākai un tā tālāk. Un tad viņš atsūta tev to informāciju. Un tad ir smuks smalki parādīts. Varbūt šeit man izdosies pievienot arī piemēru. Baterijas tests, šeit ir procentos norādīts. Šeit ir arī apakšā norādīts, cik tu vari nobraukt vasarā pie tādu grādiem un tādiem apstākļiem un cik tu vari ziemā nobraukt. Kāpēc tās baterijas tests ir tik svarīgs? Tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs moments. Kāpēc? Daudzi man bieži vien cilvēki, ne tikai latvieši, bet arī ārzemnieki man prasa, nofočē man paneli, ko rāda elektroauto panelī. Tas ir respektīvi tāpat, kā jūs piepildat bāku ar dīzeli un jums rādās, jūs varat nobraukt 700 km. Es piepildu bāka dīzeli, kur man iebrauc, bet mašīnas ir identisks. Tur rādās 1100 km. Liekas, kā tas var būt, bet viņš tā izrēķina pēc tava braukšanas stila, respektīvi pēc vidējā degvielas patēriņa. Un ko es ar šo gribu teikt? To, ka tu panelī vienmēr skaties tos cik var nobraukt. Tas ir ļoti svarīgs arī moments elektroautiņam. Katrs mēs braucam savā stilā, savu veidu agresīvāk vai ne tik agresīvi. Tāpēc mums katram rādās tas nobraukums, tas range, kad uzpild 100% baterijai savādāk. Iekāpsim šī auto, kā piemērā Škoda Kodiaqs 95% rādās 242 km. Tas ir pelēkais. Un es jums pēc tam pastāstīšu interesantāko. Tā, pelēks Škoda Kodiaqs, 95%, 242. Šeit, man liekas, šitam bija vairāk, vai ne? Tā, tūlīt. 96% un 402 rādās. 96% un 402. Un rekur ir arī tas SOS, par ko runāja. Ja? Te ir tā mazā baterija jānomaina. Redziet, tagad ko jūs domāt reāli pēc rādītājiem, ka šis ir reāli nočekarēts, vai ne? Viņam baterija noteikti sūdīga un šitam baterija tak super bombā, vai ne? Tā jūs noteikti domāt. Pērīgākie noteikti bija ievērojuši, ka šis ir 80 un tas 60, un, protams, ir lielākas atšķirības, bet šeit ir sēžniekam 242. Šim zaļajam, man liekas,
bija lielāks. Vienam bija kaut kur tuvu pie 300. Nu labi, 236, 89%. Principā liekas viens un tas pats, jā. Bet par ko es šeit gribu runāt? Nekad neskatieties, cik 100% ir uzlādēti panelī, jo tas ir vēl aizvien tas vidējais degvielas patēriņš, kas ir autiņiem. Un, kad tev rādās reņģis, cik tu var nobraukt bākā, šeit soks ir labāks, tur soks ir sliktāks. Tev liksies noteikti, nu pat cik tad. Šeit ir, man liekas, 91,% un tur ir 85% baterija. Bet rādās tak nobraukumi vienādi, bet tur ir 6% atšķirība, un tā ir diezgan, vai ne? Vienam arī bija vēl lielāks, bet es pēc pieredzes saku, skatieties, lūdzu, baterijas testu, nevis tik, cik ir panelī. Man bija latvietis arī ar Q4, kas paspēja arī noķert to Q4 ļoti labā nu jau cenā un paspēja izcert viņu WhatsApp kanālā. Viņš man prasīja baterijas testu. Tajā laikā mēs vēl nebijām iegādājuši šo aparatūru un mēs mēģinājām caur to dekrumiņu. Q4 nevarēja to saucamo CSDD. Q4 viņi nevarēja pārbaudīt to baterijas testu. Es iekāpjot šeit, tajā Q4 ar procentiem 80 rādījās, ka var nobraukt 220, 210. Man klients arī prasīja, lai nofočē spidometru. Es tā arī darīju, nofočē spidometru. Es teicu, ka tas mainīsies noteikti. Jo mēs skatījāmies abi vidējais degvielas, nu nevis degvielas, bet elektrības patēriņš kilovatos bija vispār tur rādījās 99,9 nu kosmosā. Tas noteikti vēl nebija kaut kā atjaunojies vai kaut kā tam līdzīgi. Es sāku braukt Dortmundu. Es ļoti braucu prātīgi, šosejā 100, 110, vairāk nē. Strauji nebremzēju, strauji negāzēju. Maziņi atkāp vispār ar elektroauto. Es zinu, ka jums patīk tie uzrāvieni, negāzējiet tā. Vienreiz tur var, divreiz var, bet dienā pie katra krusta tas nav veselīgi. Tur arī vis kaut kādas lietas čakarējās un mums pēc tam būs galvas sāp. Esat saudzīgi arī par to auto. Tas arī nav kaut kāds raķešu auto. Tas pats, kas tu savējam benzīniekam manuāli visu laiku izgriez galu. Nu, tur arī tu nevari šautā slodzē. Es zinu arī dzīves piemērs, ka klienti nopirkuši e-trons un tagad spiež pie katra krusta gāzē, ja? Un viņam kaut kas nobeidzās tur aizmugurē, es nepateikšu precīzi tagad kas, lai nenokļūdītos, ja? 4 Audi centrā atstāja, nu nevajag to gāzēšanu tur tā taisīt. Atgriežoties pie tā Q4 brauciena, jā, es uzsāku braukt, tur rādās tur 210, 220 km, nobraukt brauc prātīgi, apzināti, aizbrauc līdz CSDD, nu viens gals kaut kā 40 km sanāca, otrs gals brauc atpakaļ atkal 40. Kaut kas man vēl bija varbūt centrā, nu pat pārsimtiņam es pārbraucu 120 vai kaut kas tam līdzīgs. Un ziniet, kas bija pa prikolu, es atbraucāt atpakaļ vēl aizvien, man rādījās range 220, ka es varu nobraukt kaut gan procentuāli, baterija bija jau zem, nu, es teiktu, nedaudz zem 50, nedaudz zem puses. Tā kā neskatieties, lūdzu, tas nav rādītājs, kad ar to baterija ir slikta vai nav tik slikta, kad panelī rādās lielais range. Tas noteikti nav rādītājs. Vēl ir bieži jautājums par lādēšanas vadiem, kas ir līdzi. Mums visbiežāk pēc pieredzes saka, ir viens kabelis, nav tas 220 mājas. Ar to ir diezgan ilgi lādēt, bet ja nav citas opcijas, tad laiciņš paiet, man liekas, 12 stundas ātrāk to arī nevar baigi uzlādēt. To elektroauto mājas tādos apstākļos, ja nav 3 fāzi. Bet to arī neuztraucieties, ja kādam auto jums tāds nav līdzi. Pasūtat jebkurā internetu veikalā, viņš arī maksā 200 līdz 300 eiro, tur arī no ražotāja atkarīgs. Otrs par lādēšanu. Mums šeit ir ātrā uzlāde, kas skaitās 400 kW laikam, kas dod iekšā spriegumu. Tā ir mums apkārtnē visātrākā. Es nezinu, vai ir vispār vēl ātrākas. Nē, skaties, gan jau ir varbūt kāds 500, 600. Ķīnieši jau tagad izdomāja, man liekas, štuku 500 vai cik, kad jau kā lietas, tad lādējās tā, ka tankā iet. Respektīvi jāpietās 400, mēs 20 minūtēs, 25 varam piepildīt 100% bateriju. Ko iesaka parasti, ja tu bieži lādē ātrās uzlādēs, tu vari regulēt displejā range līdz cik iet tā baterija.
vienmēr iesaka to darīt līdz 80%, ne līdz 100%. Tas bieži arī čakarē bateriju, ja tu visu laiku lādēs ar ātru uzlādi un līdz 100% tas baterijas kapacitāti uzreiz zaudē. Tāpat arī bateriju nevar atstāt piepildīt pilnu. Labāk, ja tu brauc ceļojumā, nepiepildi tagad degvielas bāku pilnu un atstāj mājās. Arī ir ieteicams tev labāk maksimums līdz 80%, ja tev aizbrauc ceļojumā, lai tas autiņš stāv. Runājot par šo variantu, ka autiņš stāv uzlādēts, man bija situācija ar Audi e-tronu, nezinu, vai pats aizmirsu, nezinu, vai klients ar tur viens sēdēja iekšā ārā, vai viņš aizmirs izslēgt aizdedzi. Īstenībā jāpamēģina, vai ir tā, ka e-tronam ieslēdz aizdedzi, vai, kad tu aizmirst, viņš pats ātri izslēdzās vai nē. Jo man bija kaut kādi 15% iekšā, kas nav labi. Un es tagad gribu nākamajam klientam uztaisīt video apskatu par šo auto, un es iekāpu iekšā un rādās 0 un sarkanais. Domāju, viss kā mēs pabrauksim uz priekšu atpakaļ, kas notiek. Veiksmīgi man sanāca no tā plača gala līdz šitienai atbraukt. Es uzliku uz mājas lādētāju, nedaudz pagaidīju, kamēr rādījās 7 km, un tad līdz ātri uzlādē veiksmīgi arī aizbrauc. Tā kā, esat ļoti piesardzīgi. Es nezinu, vai tas bija dēļ aizdedzes vai vispār tā nosēdās. Kāpēc tas iemesls bija? Gan jau kaut kāds gaismas bija atstāts vai kas, bet kaut kas arī bija. Esat arī piesardzīgi tādos variantos, jo man nebūtu iespēja te uz kaut vai 220 pielikt, arī būtu diezgan dārgs prieks evakuators un vispārējais. Tā kā esat arī uz tādām lietām piesardzīgi. Aiz muguras man arī stāv plugini GTE un GTE Passāti. Daudzi pa hibrīdiem saka, wow, cik ir labi, hibrīds ir super. Teikšu atklāti, es arī kādreiz biju ļoti skeptisks pret elektroauto, vispār likās murgs, bet īstenībā elektroauto ir super. Līdz atgriezīsimies atpakaļ pie hibrīdas, atkal pārlec. Elektroauto, kas ir labi, ir plus un mīnus, protams, visbiežāk viņi ir ar pakaļpiedziņu. Ja jums sievas brauc ziemā, tad esat prātīgi jādomājat par riepām. Ja 4x4 nav problēmas, bet kas ir visbiežāk ar elektroauto plusi, viņi labi griežās pilsētā. Vienalga, vai tas ir Volkswagen, es atkal runāju par šo grupu Audi, Volkswagen, Škoda, kas mums visbiežāk arī ir. Pa Volvo ir cits stāsts. Viņi baigi uz rādījus viegls, uz riņķa apmetās. Ja kādam Mercedes bija zem 90. gada, atcerieties, kā ir, kad stūri sagriež vien, to liekas, ka tas Mercedes hops uzreiz šitā apgriežās, ap savu asu, tad elektroauto ir tieši tāds pats apgriešanās rādījus. Tā kā, tas ir liels plus, kā jau minēju, uzrāviens, bet nevajag jāpārsteidzīgi ar tiem uzrāvieniem aizrauties. Kā iepriekš minēju, var sačakarēt visu kaut ko, Un. Kāda vēl ir plusi? Lielākais plus, ja tev ir saules baterijas mājās, neto sistēma, tad, draudziņa, tu brauc pa velti. Apsveic, tu brauc pa velti, vai arī, ja tu sako biržas cenām, kurā momentā ir 0, pa to tev maksā, un tu atkal brauc pa velti. Pie šiem apstākļiem vispār, ja tev ir kilovats, piemēram, cik vidēji kilovats varētu maksāt 40 centi, 30 centi. Es nerunāju par mājām, es runāju par ātrām uzlādēm. Mums ātrajā uzlādē tur Verlā maksā 62 centi, kaut kur ir 40, labi, citiem mājās ir gan jau ar 20. Tas ir viennozīmīgi lētāk nekā ieliet dīzeli vai benzīnu. Dīzels tagad maksā uz pašreizējo situāciju, kad es ierakstu video 2,20 €. Tas jebkurā brīdī ir izdevīgāks pagaidām elektroauto. Viss ir arī, protams, atkarīgs, kā tu brauc ar to elektroauto, jo, ja vidējais degvielas patēriņš tev ir, tas skaitās 2 kWh, ja kaut kāds 20 kWh, tas jau ir labi. Man kolēģis nobrauca no šejienes 400 km līdz Prāmim, viņš dabūja 14 vidējo kWh. Tas arī ir, es domāju, ļoti, ļoti, ļoti labi. Tajā pašā laikā man čomaks bija paņēmis Audi e-tron 5.5 pieminējuši, lielā baterija. Tukums Rīga, pilna baterija, agresīvi braucot, dzenot uz šosejas, arī
pārsniedzot ātrumu. Viņš pēc 3 dienām pateica, ka man nevajag to mašīnu. Viņš nopirka priekš sevi, viņš pat nepaspēja viņu piereģistrēt, kā jau domāja, kā pārdot. Viņš saprata, ka viņš ar bateriju var tikt no Rīgas Stukumu un atpakaļ ar viņa braukšanas stilu. Un viņam arī nerādījās tam 5 ētrons, ka tu vairs jau var nobraukt citos kilometrus, jā. Viņam samazinājās, tāpēc saka, neskatieties to, kas rādās panelī. Ja viņš nofiksēs jūsu braukšanas vidējo tos kilovatus un to ātrumu, tur būs traki. Tur noteikti tādam 55. viņam rādījās 200 maksimums ar pilnu bateriju. Ja? Viņš saprata, ka tas nav priekš viņa. Tā kā jā, elektroauto katrs arī nav priekš katra. Ja tu esi prātīgs braucējs, tev noteikti iesaku. Ja nē, tajā tūlīt atgriezīsimies atpakaļ pie hibrīdiem. Es atceros vēl nelielu atkāpi, es minēju pa Volvo. Volvo ir mums XC40 zils, ko aizvedu lādēt. Viņam ir 408 zirgspēki pagaidām. Viens no tādiem ašākajiem 4x4, arī pie slapja, pat nedaudz mitra asfalta, pie 60 km/h iespiežot gāzi, viņš pat nospolē. Ja? Ļoti jaudīgs. Jauda ir izteikti ar šiem elektroautiņiem, kā jau es minēju, un Volvo pārsteidza noteikti tie Y, Teslas, kas ir tie jaudīgie pleidi, tie noteikti lopākā iet. Ja? Pa Teslām ir atsevišķs stāsts, kam patīk, kam nē. Tesla Model 3 vienreiz nopirka, ātri arī atkāpē, bet man, paldies, Džek, nē, nav mans, nav nekas arī par Teslas Džekiem, kam patīk. Model 3 noteikti nav mans, pamēģināšu arī X-u pleidu Y, mēģinu tagad nocupēt Y, pateikšu, varbūt, ja kaut kas mainīsies, noteikti pateikšu, pagaidām Tesla ir zem elektro lowest, pats zemākais. Kāpēc? Kā halbu pirmkārt atvērt? Tagad nevis normālai mašīnai, tev tur jāmeklē kaut kur. Nu, tas man vienkārši tāds mazs nianses, varbūt vecmotīgs uz tādām citām lietām, bet gan jau pārgrupētos, ja vajadzētu, vai nepierast. Bet man tas no sākuma pirmajā likās tā nav ok, un tie pārvalgi, tā kā Žigulim un stūri no E46, runa iet vēl aizvien pa Model 3, man nepatīk, neuzrunāja. Tātad viss atgriežoties atkal, vispār sākām pa Passatiem GTE hibrīdiem. Par hibrīdiem runa arī ir. Te es būšu tāds skeptiskāks, kāpēc man ir tā, ka man viņi besī. Man viņi ritīgi besī, teikšu, man viņi nepatīk, es nevienam viņus neiesaku. Ja man viņi jātirgo, es varu tirgot, ja vajag arī akmeņus var tirgot, ja viņu spēku. Ja? Bet kāpēc? Es vienmēr cilvēkam pirmo prasu, kāpēc tev vajag to hibrīdu. Hibrīdu ņemat, manas domas atkal, kā jau video sākumā teica, manas domas, mana pieredze, mana prakse, klausi viņi neklausi. Nu, ieraksti vispār komentārā, kā tev vispār šitāds patīk kontents vai nē. Hibrīdi ir tā, ka nepatīk. Kāpēc nepatīk? Viņi jāizmanto tikai pilsētā. Tāpēc vienmēr klientam tā arī prasu, kāpēc tev vajag hibrīdu? Tu brauc pa pilsētu, viņš saka, jā. Es saku, cik bieži izbrauc ārpus sestdienā, svētdienā? Jā, tad jā, tev vajag hibrīdu. Ja tu pilsētā nobrauc līdz 30 km, tev ir hibrīds super, tu vari uzlādēt, ja tev viegli pieejami lādēšana, pie mājas vai pie darba uzlādē, mauc savu elektrībiņu pa pilsētu, tur smuk, čiu, vispār bēd nezinājis. Ja tev ir hibrīds un tu mauc štrāsi visu dienu, mana pieredze Škoda Passats, runāšu par modeļiem konkrētiem Passats, Volkswagen, Škoda Superbs, hibrīdi 1.4. Gan jau Tiguanam tas pats, kā elektrība beidzās pa šosē, viņš sāk strept to degvielu. Nereāls degvielas patēriņš. Es neesmu prātīgs braucējs, apzinīgs vairāk, bet pārkāpja arī ātrumu, ne pārgalvīgi, bet nedaudz ar astīti, teiksim, pēc atļautā. Šeit Vācijā, protams, bāni var iztrakoties, bet arī vairs baigi negribās. Bet jāatgriežoties pie hibrīdiem, patērē baigi degvielu. Ļoti patērē degvielu, kā elektrība beidzās. Ja tev jābrauc gari gabali, tā vidējais man bija ļoti liels. Ļoti liels, es saku 10.
Man rādījās 10. Visiem var mainīties tas patēriņš savādāk. Man ir bijusi situācija, kad ir vienā mašīna Volkswagen Touareg. Es aizbraucu Rīgā atpakaļ, man rādās 12, man kolēģis aizbrauc Rīgā atpakaļ, viņam rādās 8. Katram braukšanas stils savādāks, katram pieredze savādāk, katram arī stāsts savādāks. Šis ir atkal mans stāsts, gribi ņem, negribi neņem, bet hibrīdu es jums pēc savas pieredzes neiesaku ņemt. Noteikti, ja tev ir pārbraucieni pa šoseju. Pilsēta, ok, šoseja galīgi garām. Kas notiek, kad beidzās, tu nomauc pa šoseju, tev beidzās elektrība, jo uz apdzīšanu viņi pieslēdzās, ir super uzrāviens, wow, tas ir noteikti, kamēr tev elektrība ir iekšā, tev ir papildus uzrāviens ātrāks, ir vieglāk apdzīt, dinamiskāks, liekas sportiskāks, kas tās vāģis un vispārējais. Bet jā, tas nav priekš manīm. Elektrība beidzoties iebrauc pilsētā, tad tu nesaproti, un mašīna tevi nesaprot. Vairāk pat tu mašīnu nesaprot, laikam tā būtu pareizāk teikt. Jo elektrība beidzoties, viņš saka, ka pilsēta atkal grib pārslēgties to elektrību, viņš saprot, ka to elektrību nav, viņš atkal uz degvielu, ja? Un tad tāds raustīšanās sanāk. Nu, man liekas, ka tas nav nekas veselīgs, ne tam hibrīda, pašam motoriem. Starp citu, ir vēl viens stāsts, jā, ka mēs Volvo hibrīdu taisam. Volvo Centrs XC60 100 000 nobraukuma, atkal maz atkāpe. Nopirkām ar defektu, sataisījām, klients nobrauc, atbrauc atpakaļ raustās. Aizinām uz Volvo Centru, ieguldījām vairāk štukas, visu samainīja motoru, inžektors nevar tikt galā, atkal raustās. Aizinām uz Polijas Volvo Centru arī. Džek netiek galā gadu jau mašīna vai jau pusotru ar ieguldītiem lieliem līdzekļiem, gan pirkšanas ziņā, gan rezerves daļās mums vēl stāv. Tāpēc varbūt man tas hibrīds testāv. Bet, jā, atgriežoties pie tā, ka pilsētā viņš tur raustās un čakarējās, man liekas, ka tas nav veselīgi. Arī ir pie tā, ka tu brauc tagad, ja tev ir pilna tā baterija vai kaut vai pusē, tu brauc to hibrīdu 40-50 km/h, tagad tu iespied gāzi un tos motors ieslēdzās pēkšņi. Tad tu iedomājies, kāds viņam ir slodze, ja viņi pēkšņi reiz ieslēdzās un tur 3 štuks vai 4 štuks sabarot, ja, benzīnam. Tas, man liekas, tam motoram ir tāda sajūta, kad iedomājies, ka tu guli, tev pieceļās un saka, skrien uzreiz, ja? Skrien, cik tu ātri var. Nu, tev tā kā ar motors klapēti, ja? Tu nesaprast, kas notiek. Man liekas, motoram ir tas pats. Tev tur eļļas nav satecējuši tā, kā vajag. Un viss ir slikti, manuprāt. Gan jau varbūt kāds mehs man nepiekritīs, teiks, nē, tur hibrīdam ir savādāk. Man liekas, ka nē. Viss tā čakarējās. Tāpat kā parastā start-stop funkcija, ko dikti citi izmanto pilsētā un uzskata, ka tā ir laba noslēpt pie krustojumiem un piedarbināt. Man arī liekas, ka tas nav veselīgi, bet atkārtošos, tās ir manas domas. Es noteikti viņu glušīt nost to start-stopu, hibrīdu es neizmantotu. Ja vajadzētu elektro tagad ņemtu, ja ņemtu priekš ģimenes, ņemtu noteikti ar 4x4, lai ziemā interesantāk un drošāk sievai braukt. Tā kā jā, tas laikam ir tāds neliels mans mazais rezumē par elektroauto, neliels arī ieskats par hibrīdiem. Un mans stāsts, ko es piedzīvoju šī laikā, ko es gribēju dalīties ar jums, balss pilnīgi norunāja. Tik aktīvi te riņķoju pa plaķu šurp turp. Bet es esmu izstāstījis jums, ierakstu šitāds noderēja, video nenoderēja. Gribu kaut ko vēl tādu redzēt, iestarpinātu starp mūsu YouTube kanāliem, sērijām, kas nāk svētdienā, vai negribi. Tā kā, jā, tas bija mans stāsts. Un sveiciens no Vācu laukiem noteikti piesako mums līdzi. Kalvīts vēl var pasūtīt auto, ja neesi atradis sev vēlamos. Starp citu, viņam tā pasūtīšana diezgan labi iet. Viņš jau tur daudz ir atradis. Un jā, seko mums līdzi Auto 2000 mājaslapā. Tur to arī redzēs mūsu vācu autiņas, kas mums ir Vācijā. Un, protams, arī Latvijā džekiem, kas nāk drīzumā, ir jau redzami auto un arī kas ir pieejami uz vietas. Atceramies arī, ja jūs pērkat auto no Vācu laukiem, jau pie šitām cenām, ka treļi piecēl cenas. Bet piegāde ir iekļaut cenā. Tā kā jā, ja Vācu laukos interesē autiņš, raksti, nosūtīsim papildus video. Esam jau neskaitāms reizes arī rādījuši, kā mēs to darām.
Ieskaties mūsu YouTube kanālā uz apakaļ Vācu lauku kādu sēriju. Tur arī tiek parādīts, cik mēs smalki rādam, ko uzrādam klientam un ka neslēpjam pilnīgi neko. Tā kā šis bija mazais podcasts no Kristapa. Sveiciens no Vācu laukiem un uz tikšanos.